Klaus, vai tu zini, ko es darīšu rītdien? Nē. Vai tad tas atkal būs kāds nedarbs? Nē, to es iepriekš nezinu. To es nekad iepriekš nezinu. Kāds dīvains klusums. Kad es gatavojos zinātniski pētnieciskajam darbam un bibliotēkā jautāju, kurā nodaļā atrodas grāmatu Ideāls bērns, viņa man atbildēja pasaku nodaļā. Tēvs saka, ka mājās aprūkusies malka un jābrauc uz mežu. Tad es viņam saku tā, vai tu viens brauksi uz mežu un es palikšu mājās, vai atkal es palikšu mājās un tu viens brauksi uz mežu. Tas nu gan kārtīgi jāpārdomā. Bērnībā ar brāli gājām skolēšanas sacensībām. Es viņam teicu, kad pirmais aizmirst tu, tad pasaki man, kad es aizmiršu, tad pateikšu tev. Mamma kādreiz sauca, Ērika, nāc mājās. Kad es atbildēju, nesauc, es tāpat nedzirdu. Kāpureiz lejā pa kāpnēm, un mamma mani brīdināja. Nu, pielūko, nenokrīti. Bet es atbildēju, nē, mamma, es turos pie bļodas. Skolotājiem pirmajā klasē jautāja, cik ir puse no 7. Nu, kā netraki, ja teikšu 3 par maz, ja teikšu 4 par daudz. Skolotāja fizikas stundā jautāja, pasaka piemēru par siltums izplašu, bet augstums sarauj ķermeņus. Nu, vasarā skolotāja dienas garākas, bet ziemā saraujas īsumā. Skolotāja bioloģijas stundā. Kurā pusē atrodas sirds? Skolotāji, nu to jau katrs muļķis zina, kad iekšpusē. Geogrāfijas stundā skolotāja teica, lai parāda visu pasaules daļas. 1., 2., 3., 4., 5. un 6. Pēc skolas mamma man jautāja, vai varējāt atbildēt visiem skolotāju jautājumiem? Jā. Tikai, kad skolotāja jautāja, kurš izste logam rūti, visi klusēja. Skolotāja ir dusmīga. Vai zini, par ko tu dabūji 2? Redziet, skolotāji, jūs man ieliekat 2, bet nezināt par ko. Es skolotāja jautāju, ko tēvs teica par slikto liecību? Atbildēja, krap pie galva. Skolotāja vaicāja, savu vai manu? Nu, vispirms savu, pēc tam manu. Sakiet, lūdzu, vai jums pārdošanā ir kaut kas bērnu audzināšanai? Jā, metru gara ādas siksta. Labā stāvoklī. Mēs mīlam visus savus 12. tieši tādus, kādi viņi ir. Jaunpiebalgas vidusskolas žetonu vakara svinības var sākties. Svētī
Es savā zemē esmu tik stiprs, tu savā zemē esi tik stiprs, cik stiprs ir saknes. Cienījamie skolotāji, kopš bērnības mācījāmies, līdz spēlēt patiesās atbildes guvām. Cik dziļi zāķis mežā skrien, kur tas lec, kad gadu lec. Tā pamazām iemācījāmies to, kas bija, bet nezinām, kas būs. Vai pratām klausīties, skaidrs, ka nepratām, bet kopā ar jums tās neguldās vietas ārdiem pa diedziņam vienu. Jūs mūs kā rakstus lasīt pratām, kā cimdu rakstus, gan dubultadītus, gan vienā, tikai vienā kārtā, kur cilpiņas gan gludi gājušas, gan mezglainas. Viss sākās ar mīļiem nieka dzīvriņiem, caur dienām ar saulainu debes malu, kur dienas veidojās virknēs, saulainās, pelēkās, siltās, augstās, priecīgās un laimīgās, un katram pašam uznākot skolas kalnā bija sevi jāieskatās. Šodien līksmo sirds, kaut varētu to prieku sīkās daļās dalīt, lai pietiek katrai dienai, gan šodien, rīt un parīt. Vienmēr bail no pirmajiem soļiem un lidojumiem. Reizēm šķiet spēka nepietiks, nāksies krist un spēcīgi nobrasties, bet kamēr viens tu reizēm jūties vaiš, tomēr vienmēr atceries, lai arī varbūt banāli skan. Tomēr kopā mēs varam kopā, mums ir spēks ticīt sev un es arī ticu tev roku, dod un tik dari. Mēs kopā varam ticīt man un es arī ticu sev roku, dod, roku dod. Tik daudz iespēju apkārt, tik apmaldīties, tev noteikti nav viegli sevi atrast, bet reizēm pietrūks tik maz, lai pareizo ceļu tu sev varētu saprast. Vajag kādu, kas pagrūž, vajag kādu, kas dzird, kādu, kam neliksies smieklīgs. Vajag kādu, kas palīdz, kādu, kas zinu, pats galvenais dara un tic. Tici sev un es arī ticu tev roku, dod un tik dari. Mēs kopā varam ticīt man un es arī ticu sev roku dod, vien vēlreiz pacēlies, vien vēlreiz.